Nonākot šajā slimnīcā, es esmu uzaudzis. Cik vien sev atceros, tik vien es pa šiem gaitiņiem esmu skraidījis un priecājies par dzīvi un iemīlējis slimnīcas smaržu. Pediatrija man ir bijusi vienmēr, tāpēc, kad mans sapnis bija tāds, ka es gribu strādāt bērnu slimnīcā. Kāpēc tieši bērnu kardioloģija un kāpēc kardioloģija dīvaini? Es pamodos 3. kursā vienā rītā un sapratu, hei, kaut kas jādara, baigi patīk sirdis. Pamazām man dzīve iegrozīja uz invazīvo kardioloģiju, kas Latvijā tajā brīdī bija nosakta no viena cilvēka, un šobrīd tad mēs esam 2 vienīgie Latvijā, kas vispār ko tādu spēj izdarīt. Laikam mans lielākais gandarījums ir pacientu smaidi, pacientu paldies un pacientu attieksme. Ārstēt pašus mazākos nav grūtākais. Grūtākais ir tikt galā ar emocijām. Mūsu gadījumā šīs patoloģijas nav ātri atrisināmas. Tas ir ļoti ilgs ceļš, un ar to ģimeni arī saudz kopā. Un katrs zaudējums iet pilnībā caur tevi.